atkal tas lielais karstums, arēnas ledus, jūs paši redzat droši vien, ka viss rips lēkā un tā kā tāds karsts kartupels, to viņi mēģina pieņemt, viņi lēc ceļa augstumā un grūti ledus neslīd, tāpēc arī daudz spēks jādara. Cik svarīgi šī atturdiena būs priekšā? Ļoti svarīgi, rītā jāsagatavo ķermenis fināla dienā. Par Franciju, cik daudz redzēts no viņiem ir? Mēs jau Franciju gadiem zinām, tā kā plus mīnus līdzīgi komanda kā mēs, arī daudz veterāni, daudz jaunie spēlētāji, tas labs miks. Tā kā būs interesanti cīņas, domāju. Kaspar, atgriezīsimies nedaudz spēlē atpakaļ. Var tik tuvu nelikt to ekrānu. Bet nedzirdēs neko citādāk, tāpēc es tikai lieku tik tuvu. Pastāstīji, kā bija šodien spēlēt otro dienu pēc kārtas, kāds bija ledus? Nu, paši redzējāt, ledus ripa lēkā visur un kājas neslīd, tāpēc, ka ļoti mīksts ledus, asmeņi griežās iekšā, tā kā daudz spēks jādod ir spēlēt. Nu, cerams, svētdien laikam mazāk grādi būs un ledus kvalitāte uzlabosies. Kā jūs gatavosieties Francijai, kā jūs atjaunosieties? Rītā mēs nāksim uz šejienu un tad treneri izlems, ko mēs darīsim. Es domāju, ka mums ir Ēriks Visovskis, kurš atradīs pareizo pieeju visiem, gan drusciņa atpūta, gan kaut kāds recovery treniņš jau droši vien būs, lai paliktu arī ritmā, jo no pilnīgi brīvdienu nevar ņemt. Mēs ar Franciju tikko spēlējām ļoti smagu spēli pasaules čempionātā, pilna ar drāmu, sastāvi visnotaļ līdzīgi. Hokejs. Mums ir cits sastāvs pilnīgi, kā bija pasaules čempionātā, un mēs spēlējam savās mājās. Tā kā es saku, jākoncentrējās vienkārši uz to, lai mēs paši izdaram to darbu, kas mums ir jāizdara, un tad viss būs labi. Pret Ukrainu mēs nespēlējam bieži. Kā bija šodien pret viņiem? Viņi progresē? Mēs laikam esam vienīgais spēlētājs šajā izlases sastāvā, kurš ir spēlējis pret Ukrainu elites divīzijā. Bet kādreiz Ukrainā hokejs bija ļoti spēcīgs. Es atceros, mēs vienmēr cīnījāmies pa uzvarām ar viņiem. Un, teiksim tā, viņi vienkārši ilgāku laiku nav bijuši elitē, un to var just. Tie ātrumi, viņi nav pieraduši pie tiem ātrumiem, kas tagad ir mūsdienu hokejā elites divīzijā. Un ar to vajadzēja arī viņus šodien ņemt, jo viņi ir tehniski, viņi māk spēlēt hokeju vienkārši. Ja tu ikdienā spēlē ar pasaules klases komandām, tad, protams, tā pieredze jāizmanto. Labi, Kaspar, neaizskavēšu ilgāk. Paldies un lai veicās! Jā. Turi, krākļi, turi. Turi. Pēc turnīra.